Tā, puiši meitenes, ātrais vakara video. Saku vakara, tāpēc, ka Latvijā ieskatījos ir laikam kaut kāds 1:30 naktī. Apmēram, un šeit vēl tikai ir kaut kāds 5 vai 6, ja. Re, kur atbrauca ciemos Džeks, kaut ko te bišķi palīdz tur darboties, un uz viņa mašīnas fona, re, kur uztaisam ātro video. Kas būs video? Video būs atkal Eva Mence, visticamāk no Alana Parianca branģas, schēmiņu zīmētāji. Tur es vakar vai kad man atkal YouTube uzģenerēja to kaut kādu, nu, viņu to terasē vai kur viņi tur savācās kopā un terases tur kādas lietas dara un var cekot. Un atkal uzliku peles kursoru, lai reskatītos to video, bet tikai tā, nu, tur tās pirmās dažas sekundes, lai saprastu, par ko būs vai kā, un puiši un meitenes, un ieraudzīju, kad, nu, ko es ieraudzīju? Es ieraudzīju, ka sēž pārgudrie, jā, tātad sēž gudrie, pārgudrie, austrumu gudrie, nu, dažādi gudrie. Lūk, un ko dara šie gudrie? Kā Bībele saka, runā mītus, tenkas, pasakas, izdomātus sacerējumus un vēl kaut kādas lietas. Šie gudrie, kas tur sēž, skatījos daži bez matiem, daži ar matiem, daži garāki, īsāki, tuklāki, tievāki. Nu, tur ir izvēle, teiksim, Mencei ir, kā saka, Mencei tur ir laba izvēle, kā saka, oratoru izvēle, teiksim tā, jā. Nu, lūk. Un visi šie schēmiņu zīmētāji un gudrie, jo pēc rakstiem ir teikts, ka laiku beigās gudro mācību veselīgo nepieņems, bet stāstīs mītus, teikas, tenkas, pasakas, nu visu šito, ko es piesaucu raksti ir Bībelē tas teikts, es tagad nešķiršu un neteikšu, kur, jā. Lūk, un tāpēc es to visu samācījies, salasījies un saprotu, ka pie Mences notiek šitādas lietas, jo šie cilvēki nedzen galvā Dieva vārdu. Ja tur sēž uz palodzes viens ar mikrofonu rokās, tad viņš filozofē. Un visu laiku tikai es tur saku, es pastījos tur dažas, nu, varbūt minūti, ok, ja, lai saprastu, bet visu laiku, ko rādīja, vienā rokā mikrofons un ar otru tik žestikulē, ar vienā mikrofons, ar otru žestikulē. Kam interesē kaut kāds cilvēku viedoklis, kaut kādas, jo saprotiet, pie ko tas ved? Ja tur vēl būtu darīts, ja, kā Paul Vošers saka, mācīts zīts iekšā Dieva vārds dienu un nakti, ja, un citi pareizie veči, kas Amerikā ir vēl palikuši daži īstie vīri, ja, jo šobrīd nevienam neinteresē tavs viedoklis, ja, kā Paul Vošers teica, man Dievs kaut ko ielika sirdī, viņš saka, ja viņš zird, ka kādam kaut ko Dievs ir ielicis sirdī, viņš tādā vietā, viņš saka, es pieceļos, pagriežos un aizeju. Jo kam rūp, ko tev Dievs ir ielicis vai sirdī, vai zem sirds, vai papēžos, vai aknās? Ja? Es tā atkal saviem vārdiem ironizējot. Nozīme ir tikai tam, ko Dievs ir vārdā uzrakstījis. Šķir vaļā un lasi. Ja? Un kā es teicu, pie Parianca terasēs vai zem terasēm vai zem grīdām runā par, jo šodien aktuālākā tēma pasaulē. Pasaules aktuālākā tēma. Nu, kad tu atver acis, pamodies tā, dzīvoju kur? Grēkā kritušajā zemē, ja? Nu, tad kas pirmais ir? Grēks, elle, nāve. Grēks, elle, nāve. Tu esi pelnījis grēka sekās, dzimis, ja? Ieņemts tur visās grēcīgajās sēklās vīra, sievas, ja? Un piedzimis un no kopš Noasa laikiem, ja? Mēs esam šitie izdzīvojušie, ja? Nu, pēcteši Noasam, teiksim tā, pirmos visus nopludināja Dievs, ja? Tātad šobrīd līdz ar to tev ir atverot acis, tev ir jāsaprot grēks, tavs grēks šodien, ko tu dari, vai tu sauties 7. dienas ticīgais vai 28. mēneša 11. dienas no rīta 6. šitas ticīgais, ja saprotiet. Dievam ir pilnīgi pie kājas, kā pasaulē te kas, ko ir sadalījis, izdomājis un kaut kādus debīlos šos visus nosaukumus, ja. Bībele tāda nerunā, Bībele saka, būs tikai tie,
kurus Dievs uzskata par savu draudzi, ja? Tikai tie neliels cilvēku kopums. Ja? Lūk, un atgriežamies pie šīs mences un pie šiem visiem tukšu salmu kūlējiem. Jo, ja tie nebūtu tukšu salmu kūlēji, un tur tiktu sludināts Dieva vārds, nevis kaut kāds cilvēku tur viedoklis un draļaļā, ja, kā es teicu. Tur tikai viens sēž uz palodzes un mahājās ar roku un mahājās, ja. Tā vietā, kas ir jāstudē Dieva vārds, ka visi kopā viens ņem un lasa un mēģina izskaidrot. Varbūt kāds uzdod jautājumu, varbūt kāds tur arī piedalās skaidrot, bet lasīt. Ja mītiņš ir 2 stundas, tad 2 stundas lasīt Dieva vārdu, intensīvi, skaļi analizēt, runāt, domāt. Jo, kā mēs sakām, no vārda dzirdēšanas rodas sludināšana, tu aizej mājās, jo kas tagad notiek? Tur viens blondais sēž uz palodzes, viņš novāvuļo, tajā zālē, kas visi terasēs vai kur viņi tur sēž, kā sauc to vietu, visi noklausījās tā viena filozofa runu, un viņi aiziet mājā, un viņi to piesūcās, un viņi tajā dzīvo, ja? Kur tad ir Dieva vārds? Viņi jāšķir vaļā un jālasa. Jo jūs redziet, kā Pariants ir novirzījies, un ja mence ir kaut kā tur saistīta, kas tur viss, tad viņi visi ir elles kandidāti. Viņi visi ir, ja viņi šonakt nomirst, Bībele saka, viņi visi iet ellē. Jo Dievs tādu mācību nepazīst, Dievs tādas lietas izdarības nepazīst, ko viņi tur dara, praktizē un šo teoloģiju, ko viņi attīsta kopā. Ja? Tāpēc tikai Dieva vārda sludēšana un nevienam neinteresē tavs viedoklis, es tā vai šā vai kā domāju. Ja? Tāpēc arī rodās visādi, ja? Novirzieni, ticīgie, mormoņi. Ja? Viens redzēja tādu sapni, viens saēdās skābus gurķus un naktī, kā saka, viņa atnāca tāds burbulis un tāds eņģelis, ja? Un viens to sarījās un viņam atkal parādījās, un uzreiz jehovietis un mormons un tāds un vēl kāds parādās. Tas viss ir šitāds šādu lietu rezultāts, ja? Tāpēc es par šīm stulbajām visām terašu vistā lietām, kā es teicu, viņi visticamāk vēl tas kanāls, kā es teicu, Ocean Studio vai kā viņš tur ir, es varbūt kļūdos, rakstīts Dievu bērnu ikdiena 1, 1. sērija, Dievu bērnu ikdiena tur 2. sērija, es par šito jau esmu cepies. Tāpēc turpinu cepties un turpinu kritizēt un turpinu jūs brīdināt, kas tajā visā iekšā sātana šajā nedievišķajā organizācijā, struktūrā, kantorrītī, kā es saku, ja, kas tur ir iekšā. Turpinu kritizēt un stāstīt, ka tas viss nav dievišķi un tas ir tik sekli, tas ir tik, kā Bībele saka, laiku beigās, kam gribēsies iedziļināties pareizajā Dieva mācībā, jo tā uzreiz prasīs pēc svētuma. Paklausies, tur ir teikts, bez svētas dzīves neviens neies debesīs, ja? Ja tur tie tagad sāks runāt svētu dzīvi, tad aizies arī līdz mantas kārībai, līdz mamonam, līdz visam šitam, un Pariansam būs jāpārtrauc sludināt. Jūs saprotiet, raksti viņu piespiedīs. Tāpēc viņi nav ieinteresēti aiziet līdz svētumam, svētai dzīvei, tam šim, jo agri vai vēlu, lasot šīs pareizās rakstvietas, aizies pie tā, ka pateiks. Ja? Ka viņi sapratīs, ka tas viss nav no Dieva. Nekādas naudu lietas, Bībele skaidru gaiši pasaka. 3 lietas, lai tev tu pietiek. Lasiet paši. Jumts virs galvas, ēdiens, drēbes un, kā es vēl piemetu klāt, mūsdienās transports un darbs, ja? Viss. Tur ir teikts, ja tev šīs lietas ir, tad tu jau esi šokolādē. Alanam Pariansam ir šāda mācība. Mīļie cilvēki, beidziet. Viņš ir pievilcis klāt vēl visu pārējo no sātana, jo sātans ir tik forši aktīvi strādājis un pielicis to, kad ir piepušķojis, jo Bībele atgādina, ka sātans nāk kā gaismas eņģelis. Kaut kas ir no Dieva vārda, un pārējais ir pielikts klāt, un cilvēki visi ir, bet kā? Kā man teica, vai ta pie Jencīti ir nepareizā vieta, ka tur ir tik daudz cilvēki, tad tur sēž. Mīļie cilvēki, raksti par to saka. Šaurais ceļš, par to mazies, ja? Platais ceļš, par to visi ies, visa pasaule par to ies, ja? Lūk jums ir atbildi, kāpēc pie Jencīša. Visi grib iet pa plato ceļu.